šoreiz taps AutoTV. 2 jaudīgi pilnpiedziņas auto. Olā! Un vēl jaudīgāks pilots. Tavs AutoTV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa autolīzings un autoabonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā. Kamēr Latviju pārņēmusi baltā ziema, zemi sastindzinājas sals un sniegs klāja gan laukus, gan arī trases. Mēs Tavs AutoTV esam ieradušies ziemas autobraukšanas trasē Brīvkalnos, tepat netālu no Rīgas, un līdz paņēmuši 2 spēkratus no automārkas, ko raksturo jauda un sportisks dizains, pilnpiedziņa un, protams, spēja sagādāt autovadītājiem prieku no brauciena. Šie auto, par ko runāju, ir Formentor un Terramar, 2 modeļi no Cupra. Un prieku no šī brauciena gūsim kopā ar vienu no talantīgākajiem Latvijas rallija pilotiem. Mārtiņš Sesks ir vienīgais latvietis, kurš startējis kādas VRC komandas sastāvā. Un šo iespaidīgo ceļu viņš turpinās arī šogad. Tas brīdis, kad tā ir trase un tas brīdis, kad tas ir jau kaut kas sportisks, tas man kļūst jau tuvāk manam darbam. Labā ziņa, ka mans darbs ļoti patīk. Mēs turpināsim startēt pasaules rallija čempionātā. Tā jau būs mūsu 3. sezona. Ārprāts, kā tas laiks skrien. Vēl tikko likās, ka mēs taču vēl tikko pirmo reizi vispār pamēģinājām pabraukt ar VRC mašīnu, un tagad jau tie ir tūlīt 3 gadi. Bet tas nozīmē, ka mēs esam izdarījuši kaut ko pietiekoši labu, lai mūs gan komanda, gan VRC ģimene kā tāda turpinātu ņemt savā saimē. Tagad tas būs tas mūsu pamatdarbiņš. Un tāpat turpināsim startēt arī Eiropas rallija čempionātā kopā ar MRF Tires komandu un Sports Racing Technologies. Tad jau arī vēl mēģināsim kaut ko sadarīt Latvijas rallija čempionātā. Kā arī mēs esam kopā ar MRF uztaisījuši junior čempionātu, Mārtiņš Sesks MRF Tires Junior Challenge. Kas kopīgs šiem abiem 2 automobiļiem? Abiem ir jaudīgi dzinēji un visu riteņu piedziņa. Starp citu, tieši šobrīd Autobrauva motors piedāvā Cupra, Formentor un Terramar pilnpiedziņas modifikācijas par priekšpiedziņas cenu. Par jaudu runājot, Formentor VZ ir nedaudz žiperīgāks par savu lielāko brāli. Zem tā motora pārsēga slēpjas 333 zirgspēkus jautīgs turbomotors, kas ļauj no 0 līdz 100 ieskrities 4,8 sekundēs. Savukārt Terramar VZ jauda ir 265 zirgspēki un ieskrējiens no 0 līdz 100 km/h 5,9 sekundes. Ja jauda nav prioritāte, 4x4 abiem modeļiem ir pieejams arī versijā ar 204 zirgspēku TSI dzinēju. Tā vadība ir diezgan precīza visur, kur mēs stūri griežam, viņa tā kā atļauj paspēlēties. Tiešām interesants auto. Es nebiju gaidījis, ka šitā ziemā viņš tā forši būtu braucams, jo tā jau ir tāda mūsdienu auto lielākā problēma, ka viņiem tā diži nevar atslēgt un ar viņiem nevar tā paspēlēties. Bet te pagaidām izstāsta, ka mēs varam diezgan labi paspēlēties ar šito autiņu. Kā jau minējām, Formentor VZ pēc veiktiem uzlabojumiem ir ticis pie 333 zirgspēku dzinēju, un kas ir pats svarīgākais, pilnpiedziņas sistēmas teju kā leģendārajai Formentor VZ5 versijai. Viens no tās lielākajiem bonusiem ir tā sauktais drift režīms, kuru, kā šeit rakstīts, ir aizliegts izmantot koplietošanas satiksmē. Tas atlaiž vaļīgāka digitālo drošības sistēmu grožus un ļauj jums izbaudīt šī auto patiesās potences. Auto ESP strādā sporta režīmā un izmantojot griezes momenta sadalīšanas tehnoloģiju jeb torque splitter, tādu pašu kā Audi RS3, starp citu. Visu jaudu var tik novirzīta aizmugurējā asī. Terramar pilnpiedziņas sistēma ir nedaudz vienkāršāka, bet tik un tā spēj dāvēt šī auto pilotam pašu galveno - perfektu saķeri ar ceļu un braukšanas prieku. Es nezinu, kā skan no āras, bet iekšpusē skan tā kā kārtīgā sportiniekā. Salīdzinājumā ar Formentor, Terramar ir ietilpīgāks. Tas būvēts par pamatu ņemot MQB Evo platformu, ko izmanto arī Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq un Audi Q3. Terramar garums ir 4 metri un gandrīz 52 centimetri. Formentors ir te par 7 centimetriem īsāks. Arī Terramar gaita ir atšķirīga. Tas ir komfortablāks, vienlaikus saglabājot Cuprai tik raksturīgo sportisko garu.
bet par papildu samaksu teram arī iespējams aprīkot ar adaptīvo balstiekārtu, un tai pateicoties, mainot braukšanas režīmus, iespējams regulēt amortizatoru stingrību. Vēl piebildīsim, ka šis auto tiek ražots Audi rūpnīcā Ungārijā. No, šis ir kārtīgs ģimenes sporta auto, jā. Lielāka, apjomīgāka, nedaudz smagnējāka, ar mazāk varbūt šīm te sportiskajām funkcijām, praktiskāka, varbūt tā varam teikt, un tajā pašā laikā arī tāpat pabraucot šos te pāris aplīšus pa trasi, tāpat var forši pagāzēt. Protams, nevajag aizmirst to, ka šī ir ielas un ģimenes auto. Neskatoties uz to, ka Cupra kā autoražotājs vēl joprojām ir jauniņā statusā, tas kaut kādā veidā ir spējis ignorēt līdz šim izveidotos zīmolu subordinācijas principus un iespraukties starp premium klases spēlētājiem. Paveicot to, tā laini sakot, dažu dienu laikā. Un vismaz pagaidām šķiet, ka pateicoties modeļu paletes palielināšanai, viņiem arī izdosies tur noturēties. Viņš arī tomēr salonā ir tāds, kas liekas tāds sportisks, ka man liekas, ka ir prieks iekāpt. Un te pašā laikā pietiekoši ērts un arī, kā redzam, ja jau ar viņu var forši pabraukt pa trasīti, tad arī noteikti, ka pa ielu un ikdienā ir pietiekoši forši tā braukšana. Man laikam tas kaips veidojās tajā, ka tiešām var paņemt šādu it kā ikdienišķu modeli un tāpat var smuki sagatavot pirms līkuma, pastrādāt ar gāzes pedāli, pastrādāt ar stūru un bremzi un izbraukt tādas smukas trajektorijas, tad veidojas man tas kaifiņš, tad tas nozīmē to, ka es spēju saprast mašīnu un mašīna saprot mani. Baudām ziemu un tehniskās iespējas, kuras mums dāvā šādi fantastiski automobiļi, bet atceramies, ka iela nav autotrase, un ja vēlaties iztrakoties, vai precīzāk sakot, izvingrināties, lai justos drošāk uz ceļa, noteikti dodieties uz Brīvkalniem vai uz kādu citu autotrasi Latvijā. Paldies par būšanu kopā šoreiz, un tiekamies jau drīz atkal Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana. Goodyear un Ignitis On, vadošais lieljaudas uzlādes tīkls Baltijā.